Labrīt visiem 12. klases rasēšanas stundā. Šodien jums ir pirmā nodarbība par AutoCAD programmu. Tad izstāstīšu jums dažas svarīgas lietas. Tātad līdz šī gada vasarai AutoCAD programma bija tikai šādā standarta izpildījumā, ko instalē individuāli katrā datorā un lieto kā standarta programmu. Tātad izskatījās viņa lūk šāda. Tāda ražotājs Autodesk, AutoCAD 19. gada instruments. Tātad programma ir paredzēta rasējumu gatavošanai gan 2D, tātad plakanajiem rasējumiem, gan 3D rasējumiem. Šeit pārslēdzoties uz 2D rasēšanas vidē, mēs redzam, ka rasējums formēsies X un Y asīs, tātad būs plakani attēli. Un redzams milzīgs klāsts ar rīkiem, ar kuriem tātad rasējums var gatavot ļoti jaudīgs instruments. Arī 3D vide ar dažādiem telpiskiem ķermeņiem, grozāmo kubu, kur var skatīties rasējumus no dažādām pusēm, bet tas ir standarta programmas risinājums. Kopš šī gada vasaras ražotājs ir radījis jaunu programmas versiju, kuru var darbināt caur parasto standarta interneta pārlūku programmu. Kaut vai, piemēram, darbināt ar Firefox Mozillas aparātu. Ja nav īsti zināms, kā viņa ielādēt, es rakstu to, kāds lūk šis online. Tātad pirmais arī būs. Nospiežot šo saiti, nonākam programmas lapā, kur prasa reģistrēties. Šeit, ja jums ir, piemēram, konts no Tinkercada, to var lietot šeit. Ja nav, jātaisa jauns, jāiziet visas procedūras ar reģistrāciju, jāiegūst lietotāja vārds, kas parasti ir e-pasta nosaukums un parole. Diemžēl mēs redzam, ka AutoCAD ražotājs neatbalsta šo internetu pārlūku programmu. Redzot, jālieto būs Chromes. Tātad ar šo. Jā, šeit jau es esmu ierakstījies, kā redzams, un AutoCAD sākuma lapa man jau pārvietos automātiski uz maniem rasējumiem. Jā, lūk, šeit nonākam. Tātad te var redzēt ar darbus, ar kuriem es esmu nesen darbojies, mācījies. Var izveidot jaunas mapes. Piemēram, skatoties šādu rasējumu, viņam parādās varianti, ko ar viņu darīt: dzēst, lejuplādēt, dublikātu taisīt, ko darīt, vai atvērt. Labi, mēs atvērsim, sagatavosim jaunu rasējumu. Šeit jāraksta atkal vārds. Un jāatstāja metriskā milimetru sistēma. Nevis tā caulu sistēma. Un spiežam veidot rasējumu. Tātad programma ielādējās interneta pārlūku programmā un faktiski gatava darbam. Šeit var redzēt darba virsmu. Starp citu, lai varētu ar šo programmu strādāt, jums noteikti ir vajadzīga pele. Jo bez peles viņa ir neērti, faktiski nav lietojama. Jo, piemēram, lai pietuvinātu vai attālinātu skatu, lieto peles rulli, rullējot turp vai atpakaļ. Savukārt, lai pārbīdītu lapu
pa labi vai pa kreisi, nu, vai kaut kā pietuvināt pārvietot uzzīmētos objektus un lieto piespiestu peles rulli. Tad viņi pārvietojas pa tādu plaukstiņu un var pārbīdīt lapu, kā vajag. Šeit mēs redzam X un Y koordinātu attēlojumu, tātad X koordinātas atskaidās pa labi, Y uz augšu. Diemžēl 3D, trešās koordinātas šeit nebūs. Man liekas pagaidām, ka 3D modeļus ar šo aparātu zīmēt nevarēs. Tātad šeit kreisajā pusē redzam ļoti vienkāršas pogas, kur ir, piemēram, rādīt šo joslu vai nerādīt, lai iegūtu lielāku laukumu. Tālāk dažādas opcijas par iezīmētiem objektiem, slāņu, darbības, bloki un vēl kaut kāda ievietošana. Tā, tos pagaidām neskatīsimies. Tālāk apakšējā kreisajā stūrī redzam, šeit ir 3 izvēles, zīmēšanas, komandu grupa, dažādas anotācijas, teksts, izmēri, mērīšana, komentāri un objektu modificēšanas komandu grupa. Tālāk pa labi redzam, šeit ir AutoCAD programmai raksturīgā komandu rinda, kas cilvēkiem, kas zina tās komandas, ir ļoti noderīgi, jau var rakstīt komandas pa taisno šeit komandu rindā. Piemēram, zīmēt taisnu stūri. Lūk, viņš parādās, ierakstu vārdu re, un man jau parādās varianti, ko programma varētu darīt ar šo. Mēs vēlēsimies zīmēt tātad taisnu stūri. Un kā redzams, taisnas stūris uzzīmējās lūk šeit. Pietuvināt ar rulli, attālināt ar rulli otrā virzienā. Ja viņu pabīdīt, tad piespiež rulli. Tā, šī komandu rinda ir ērta, bet viņa, man liekas, neveiksmīgi šitās komandu lietoto komandu izskaidrojums 1, 2, 3, 4, 5 rindās diezgan stipri aizsedz laukumu, darba laukumu, un, man liekas, atslēgt viņu, man liekas, ka nevar. Vai arī, ja var, tad es viņu nemāku atslēgt šito tekstu daļu. Tā, tālāk, virzoties pa labi, šeit mēs redzam ļoti noderīgu joslu, kur ir piesaistes un dažādi palīgi instrumenti, lai atvieglotu zīmēšanu ar peli. Tātad šos vienmēr īsāk nepaskaidrojot, vienkārši viņus jātur ieslēgtus gan šo pogu, gan šo. Vienīgi orto pogu vajadzētu izslēgt, jo tas režīms ļauj zīmēt tikai līnijas taisnā leņķī un nekā savādāk, redzams, tikai taisni. Tātad šitais pagaidām nav vajadzīgs. Tālāk. Kā zīmēt apļus? To visu jāpēta sīkāk. Tālāk ir mērījumu poga. Mērījumi. Skatoties šeit komandu rindā, mēs varētu izvēlēties kādus variantus, ko mērīt. Visvienkāršāk parastais lineārais izmērs. No viena punkta līdz otram redzams, ka mērījums ir diezgan milzīgs. Milimetros, ja mēs to mērītu. 3367 ar komatu. Mērījums izskatās. Tātad, paskatīsimies tālāk par iezīmēšanu
redzams, ka ir divi instrumenti, kā iezīmēt objektu. Tad velkot pa labi kvadrāts, jau iezīmējamais laukums iekrāsojās zils, savukārt velkot pa kreisi ar nospiestu peli laukums iekrāsojās zaļš. Redzat atšķirības, ja zaļais laukums kaut vai daļu no uzzīmētā objekta trāpa zaļajā laukumā, tas iezīmējās, bet zilais laukums to nedara. Zilais laukums ir domāts iezīmēšanai ar tādu domu tikai tad, ja ietver visu uzzīmēto objektu zilajā laukumā. Lūk, viņš tad iezīmējās. Tātad zilais laukums iezīmējās ar zaļo tikai tā daļa, kuru viņš trāpa. Tā kā šeit ir 1, 2, 3 līnijas, tad viņš iezīmē to daļu. Zaļais un zilais grib visu objektu lūkšā. Savukārt zaļajam pietiek ar kaut vai nelielu daļu, lai iezīmētu. Labi, tas par iezīmēšanu. Tālāk, iezīmēsim tātad šo izmēru. Man viņš nepatīk noformējums. Tad tālāk ejam uz opcijām. Šeit mums piedāvā mērījums stils, ir kaut kāds arhitektūras mērījums. Nomainīsim viņu uz mašīnu būvs rasējumu mērījumu stilu ar skaitļa izmēru 5. Pazuda. Tātad, lai mēs redzētu to izmēru, mums nāksies stipri pietuvināties. Tas ir milzīgs skaitlis. Nu tā. Nodzēsīsim šos visus. Tātad. Nu, tas īsumā par programmu. Apskatieties, jautājumus rakstat man e-klasē.